внимательнее. Саня, нельзя такие мячи отдавать! Один! Достать, Игорь! Достать! Достать! Хорош! Дома! Дома! Хорошо! Чикай! Иди! Иди до конца!
не проснулись, так, наверное, да, можно сказать. И видел это в разминке, и перед самой игрой сделал замечание ребятам, да, так немножко встряхнуться. И где-то в какой-то мере, наверное, встряхнул только гол пропущенный, да, даже где-то, может быть, далеко я, наверное, обрадовался, что, может быть, вот это наконец-то встряхнет, да, не получилось вначале, да, потом действительно мы взяли контроль игры в свои руки, да, и делали то, что надо делать. Ну, были моменты, конечно, были, и мы могли пропустить, и в первом тайме, да, и в втором выбегали, такие полмоменты были, но мы готовились к тяжелейшей игре, да, мы знали, что, ну, тяжело будет, да, Елково играет так, и может впереди выбежать, да, есть большие, есть быстрые и опытные, то есть, ну, команда достаточно неплохая, да, ну, здесь мы дотерпели, дожали, да, использовали свои шансы, да, спасибо ребятам. Tā pirmais puslaiks mēs spēlējām, un mēs paspēlējām, principā Ventspils, nu, neteicu kā bez variantiem, bet paspēlējām, un bija daudz momenti, nekā Ventspilim daudz vairāk. Ja mēs sitam kaut kādu otru golu, es nezinu, bija gols vai nebija, tas man nav skaidrs, bet tas ir tikai jautājums. Un vēl, ja realizējam savu momentu, tas, es domāju, ka pēc pirmā puslaika mums būs daudz vieglāk. Protams, ka 1-0 pēc pirmā puslaika tas nav vinne, ja, tas tikai 1-0, bet uz otro puslaiku es nezinu, vai es prašu savam spēlētājiem, ja tas nav uzvara, tas ir tikai pirmais puslaiks, ja mēs jāspēlē tālāk, jāspēlē tas pats agresīvi un kaut kā kreatīvi, kā pirmais puslaiks. Bet mēs uzreiz pazaudējām tādu iniciatīvu, un pirmie kaut kādi 15 minūtes spēlējām vispār bez bumbas. Tātad 2-3 piespēles, un mēs uzreiz zaudējām, un Ventspils uzbrukuma spēlē, ka viņš ieņem to iniciatīvu. Ja? Tāpēc, nu, nesanāca tā, ka kaut kāda vēl bija tās mums uzdevums jau uz otru puslaiku iesit vēl vienu golu, kaut kādu pirmie 10-15 minūtes nesanāca. Nebija tādi momenti nekad. Principā par otru puslaiku es ļoti neapmierināts.